Tā nu vēlos pastāstīt kaut ko no savas dzīves, kas varētu būt labs sākums mūsu šīs dienas debatēm. Domāju, es varētu sākt savu stāstu ar to, ka es piedzimu 1939. gada 20. aprīlī, kad Hitlers bija savas varas apogejā. Tā bija vara, kuru, kā jums zināms, viņš pielietoja pa savam, un kura skāra visu Eiropu un faktiski visu pasauli. Helt Europa, og egentlig en hel verden. Jaunieši, kuriem bija izdevība viņu todien satikt, daudz iemācījās, taču arī viņa mācījās no viņiem. Gro Harlemā Brundtlande vispirms es vēlētos jautāt, kāda ir sajūta atgriezties Ūtejā un satikt visus šos darba partijas jauniešu līgas biedrus. Tas vienmēr rada prieku un vienmēr ir iedvesmojoši. Tas dara mani laimīgu, rada manī sajūsmu, ka es varu būt kopā ar viņiem un klausīties viņos. Vai jūs redzat viņu vidū kādu spējīgu nākamo politiķu? Viņi visi ir spējīgi, citādi viņi nebūtu te. Vai kādam vajag palīdzību? Sākumā bija grūti noticēt savām acīm. Tas bija kā nakts murgs, kuru nevar apturēt. Visas tautas kopīgas šausmas. Paskaties, jā, tā bijusi bumba. Tas nevar būt nekas cits kā bumba. Fotogrāfam Andriasam Helgesenam gadījās būt tūmā valdības ēku kvartālam. Vai kādam vajag palīdzību? Tas vienkārši ir briesmīgākais, ko esmu pieredzējis. Es jutos kā kara zonā. Es redzēju arī sievieti, kas bija nāvīgi ievainota. Es sadabūju policistus, kas viņai palīdz. Pēdējais, ko es redzēju, bija, kā ātrā palīdzība paņēma viņu. Sasodīts. Augsto celtni, kurā atrodas premjerministra kabinets, grūti atpazīt. Izskatās pēc kara. Spēku dod ziņa, ka premjerministrs ir sveiks un vesels slepenā vietā. Pēters Svors, reportieris. Mēs nezinām, vai tā bijusi gāzes eksplozija vai bumbas sprādziens, vai to izraisīs kas cits. Līdz šim situācija te šķiet haotiska. Policisti skraida apkārt un nelaiž klāt cilvēkus, taču šķiet, ka viņiem nav kontrolas pār situāciju. Mēs līdz šim brīdim nezinām, kas notiek. Lūdzu, ejiet tālāk, lai man ir pilna redzamība, un mēs varam salikt papildu barjeras. Briesmīgākais, ko esmu redzējis. Briesmīgākais, ko esmu redzējis. Dziļā bedra liecina, ka tā bijusi bumba. Veselības ministrijas ēkā, kas atrodas pāri ielai, ir sagrauti visi kabineti. Pārbaudiet, vai iekšā kāds nav. Nav. Tur neviena nav? Video novērošanas kameras tādas kā šīs skaņu neieraksta, taču sprādziena vilnis ir jūtams visā pilsētā. Visi logi. Kas sellē notika? Šausmas. Tas ir vājprāts. Var dzirdēt, ka signalizācija kļūst klusāk. Visi logi drumslās. Izsisti visi logi. Paskati. Visi logi lauskās. Pilnīgs vājprāts. Dzirdēju skaļu blīkšķi. Paskat tikai. Stikli ir druskās vairākus 100 metru radiusā.
Stāsta Vigdisa Hāgemane. Vispirms mēs sajūtām, ka visa ēka sašūpojas. Domājām, ka zemestrīce. Tad redzēju daudzus kolēģus aizsteidzamies pie loga, kas vērsts uz Sturtorgeta skvēru, lai noskaidrotu, kas notiek. Tad viņi skrēja uz personāla izēju. Mēs nesapratām, kas notiek. Mēs bijām baiļu pilni. Valda hauss. Visa tauta ir šoka stāvoklī. Šobrīd neviens nezina upuru skaitu. Un nevienam nav ne jausmas, ka šis uzbrukums visā tā baisumā ir tikai prelūdija kam daudz ļaunākam. Vai jūs atceraties to brīdi? Jā. Es par to dzirdēju, kad biju teltī. Kāds teica, Rebeka, Oslo noticis liels sprādziens. Valdības ēku kvartālā premjerministra kabinetā, un es, ko tu runā, mēs pārbaudījām telefonus, skatījāmies ziņas, es neapjautu tā visu mērogus. Cik tas viss patiesībā bija liels. Taču es nenobijos, es biju tikai pārsteigts, kas gan spētu ko tādu pastrādāt. Ļaudis sprieda, ka mēs visticamāk šobrīd atrodamies pasaules drošākajā vietā. Vai jūs arī tā jutāties? Es jutos drošībā, taču prātā iešāvās doma, ja nu kaut kas tāds notiktu šeit. Ja tas noticis tur, kāpēc tas nevarētu notikt arī te? Taču es aizdzinu to kā muļķīgu domu. Vēlāk mums bija delegācijas tikšanās, kurā mēs nospriedām, ka UT ir drošākā vieta zemes virsū. Mēs tam ticējām, un tā tas arī ir. Jūs neapsvērāt domu par došanos mājās? Nē. Kāpēc gan? No Oslo līdz UTS salai var aizbraukt nepilnā stundā. Šajā piekdienas pēcpusdienā jauniešiem, kas daži vēl ir tikai bērni, Anders Bērings Breiviks nav pazīstams. Un viņi nekad nav redzējuši viņa 1500 lapu manifestu, kurā viņš sev attēlo kā krustnesi, kas izglābs Eiropu no islamizēšanas. Jaunieši tikai pamana kādu, kas izskatās pēc policista un ieradies UTā viņus apsargāt pēc Oslo terorakta. Stāstā Johannes Dālens Giske. Es strādāju uz prāmja. Viņš bija ģērbies policijas formastērpā. Tas izskatījās pēc atmīnētāja formastērpa. Nedaudz smagāks nekā tipiskie policistu ikdienas formastērpi. Viņam līdz bija ļoti smaga soma. Lai tiktu līdz informācijas centram, izmantoja mašīnu. Man likās, ļaudis domāja, ka tas ir sprākstvielu neutralizēšanas ekipējums. Viņš vismaz tā apgalvoja. Un tas bija tik smags, ka viņam bija nepieciešama palīdzība, lai to nogādātu uz salas. Monika Bēseja, kas bērniem zinām kā UTS mamma, atrodas uz prāmja. Iespējams, viņai jau ir radušās aizdomas. Kad prāmis piebrauc krastā, viņa pat aiznododas pie Trunda Brentsena, policista, kas nolīgts par drošības sargu. Breiviks to varbūt ir pamanījis. Viņi ir pirmie, kurus viņš nošauja. Tad viņš dodas neprātīgā gājienā pa visu salu. Ap to laiku mēs atkal sasēdāmies iekšā apmetnē. Mēs grasījāmies spēlēt kārtis. Mēs dzirdējām kaut kādas skaņas. Tas bija dīvaini, jo iepriekš nekad tādas skaņas nebijām dzirdējuši. It kā kāds pa kaut ko sistu. Ļoti dobja skaņa. Kas tas ir? Raķetes, petardes, šaujampulveris? Kas notiek? Es ļoti labi dzirdēju visas skaņas. Cilvēki reaģēja dažādi. Es nobijos, protams. Cilvēki sāk skriet, un es atkal jautāju, kas notiek. Viņi droši vien skrien uz sanāksmēm, tagad līst lietus. Tas bija acīm redzams. Mums bija jādomā loģiski. Nevar būt nekas noticis. Taču tad sāka skriet visi. Visi skrēja uz teltīm cauri nometnē. Mēs visi sākām panikā skriet. Es zināju, ka labi nebūs, jo zeme bija slapja, bija daudz telšu un daudz cilvēku. Mēs visu laiku kritīsim, un tā arī notika. Un es arī nezinu visus iemeslus, kādēļ cilvēki pakrita. Vai viņi tika nošauti vai paslīdēja kā es. Es paslīdēju. Varbūt viņus sašāva viņš. Kā tas notika ar manu draudzeni? Pēc kāda laika virs salas ierodas helikopters, kurā ir Norvēģijas raidījumu korporācijas fotogrāfs.
Viņš to nenojauš, bet viņa videokamera nofilmē arī slepkavu, kas sistemātiski pārsteigā visu salu. Izdzīvojušie stāsta, kā viņš viņus pulcējas sev apkārt, lai pēc iespējas vairākus pārsteigtu nesagatavotus. Stāsta Torbjērns Bereide. Parādījās vīrietis policista formas tērpā. Viņš mums teica, lai nākam laukā. Tad es piecēlos, un arī vairāk citi piecēlās. Un tad viņš sāk šaut uz visiem man apkārt. Sākumā mēs bijām kādi 30 cilvēki, kas stāvēja pie krastmalas. Kad viņš sāka šaut, un mēs beigām tajā vietā, kur es biju stāvējis, bija palikuši tikai kādi 5 vai 6. Viņš īsā laika sprīdī izšāva neticamu daudzumu ložu. Stāsta Ali Al-Hatems. Mans labākais draugs teica, ka jābēg. Un es bēgu. Es centos neskraidīt riņķī, jo es nevēlējos satikt noziedznieku. Tad es dzirdēju, ka manu galvu aizskar lode. Visa mana galva norībēja, un es nokritu uz zemes. Es nogāzos uz akmeņiem. Mēs ar biedru viens otram teicām, jāpaliek te, jānogaida, nedrīkst vēl doties prom. Visi citi vienkārši kā spiedz viņam uzskrien virsū. Viņš tik paņem savu šauteni un viņus nošauja. Es redzēju, kā viņi iekrīt ūdenī. Viņš viņus nošāva. Papētot uzņemto materiālu, atklājas, ka dažus viņš apžēlo. Šķiet, ka viņš uz labu laimi izvēlas, kuri dzīvos un kuri mirs. Stāsta Adrians Prakons. Viņš tur stāv un kliedz, jūs visi mirsiet. Šodien ir visu jūsu kārta mirt. Un tad viņš šauj uz tiem, kuri peld prom pa ūdeni. Mēs varējām redzēt, kad viņš kādam trāpīja. Tad ūdens šļakats bija sarkanas, nevis baltas. To radīja lodes. Tas bija briesmīgs skats, kad viņš trāpīja. Visi tie ļaudis, kas gāja bojā tikai tajā vietā vien. Un viņš pamanīja ūdenī mani. Es biju tuvu zemē, es biju pārguris. Manas plaušas bija pa pusē pilnas ar ūdeni. Vienīgais, ko man izdevās izkliegt, bija nešauj. Viņš stāvēja un mērķēja uz mani. Lūkojās uz mani un tēmēja ilgu laiku. Apsvēra, vai viņam mani nogalināt. Es nezinu, vai tas bija tāpēc, ka es lūdzu, lai viņš to nedara. Stāsta Ingvilda Stensruda. Pēc ļoti spēcīgas ložu krusas viņš sāka šaut ik pa kādam brīdim. Viņš meklē cilvēkus, kuri vēl kustas. Cilvēkus, kuri vēl ir dzīvi. Virs manis gulēja meitene, viņa nosedz gandrīz visu manu augumu. Es biju piesakta un biju jau sašauta augšstilbā. Es gulēju nekustīgi, gaidīdam, kad tas viss beigsies. Es arī dzirdēju, ka viņš pielādēja ieroci. Tas bija manas dzīves baisākais brīdis, kad es dzirdēju, ka viņš papildina munīciju. Pieslēdzas izdzīvošanas instinkts. Bērni dara, ko spēj, lai glābtu dzīvību. Daudz met augstajā ūdenī, nezinādam, vai izdosies sasniegt 400 metrus attālo zemi. Mums atlika mesties ūdenī un peldēt. Nebija nekādas citas iespējas. Mana draudzene no Sannēs bija šokā. Viņa bija to redzējusi. Ko viņa bija redzējusi? Ka viņš kādu nošauja. Kāds esot gājis pie viņa un jautājis, kas notiek. Un viņš esot viņu vienkārši nošāvis. Es viņai teicu, mums jāizģērbjas un jāmetas ūdenī. Viņa teica, es nemāku labi peldēt, Rebeka. Bet nedaudz peldēt tu proti, es māku peldēt, tad tu turies pie manis. Viņa teica, ka viņa māku peldēt uz muguras. Mēs ieliecām ūdenī un sākām peldēt. Tad mēs ieraudzījām viņu stāvam tu ūdens malē. Tam bija jābūt. Viņa teica, ka tas ir viņš. Es nodomāju, ka tas ir viņš, jo es nevienu citu tā ģērbtu.